gada apskats. Iedvesmojos no vairākiem TikTok video, kurie uzņēmējs runā par to, kā pagāja šis gads. Nu ko, es arī izdomāju vakarā apkopot, tad lūdzu prezentācijai mūsu gads. Tātad, šī gadā mēs esam nosūtījuši audumus uz 33 pilnīgi dažādām valstīm. Tur bija Dienvidkoreja, Japāna, Amerika un daudz dažādas salas. Tad mūsu pirktākais produkts, nekas interesants, bija 9 mm balta gumija. Jā, jo vienkārši pēc metriem viņš sanāca visvairāk pārdotākais. Nu, lūk, savukārt no audumiem ir, taram, baltais muslins. Jā, vasarā šis bija tiešām top, es teikšu, stipri vairāk uz Jāņiem, man liekas, pirkā muslinu krekliem nekā linu. Otrajā vietā ir sarkans rūtains audums, to man parādīt nav, jo viss ir iztirgots. Tādā ātri runājot tā, mūsu e-veikali ir apmeklējuši 161,978 reižu cilvēki. Paldies! Es sapratu, ka mūsu veikaliņš ir populārs. Tad ir mājaslapā apgrozījums ir pieaudzis par 94%. Par to es jums teikšu milzīgi paldies. Es tiešām, ka es ieraudzīju to procentu, es daudz reiz pārskatīju, vai tik tiešām tas tā ir, bet jā, ir, jo 2022. es teikšu atklāt nebija bestier, bet šo es domāju, labi, grāmatvedis jau pateiks, kāds viņš būs finansiāli, bet kopumā viņš ir labs skats. Daudz darījām, daudz strādājām. Un bija. Jā, tas pats laikam slaidiņš. Ir mājaslapā es esmu uzrakstījis 22 bloga ierakstus. Es arī par to domāju, jo man likās, ka varbūt tās maksimums es vienu esmu uzrakstījis mēnesī, bet ir vairāk. Izveidoju pirmo bezmaksas meistarklasi, jo projām viņi ir aktuāli, un es pat zinu, ka ir vairākas skolas, kuras izmanto mūsu meistarklasi savās mājturības darbmācības, kā viņi preizes stundās. Nu, lūk, tād ir, esam jaunajās telpās, ir foršas, gaišas telpas Poru ielā. Nu, lūk, šeit man ir tukšums, jo es īstenībā gribēju pateikt, ka mūsu komanda jau gadu es neesmu viena, bet ir arī mans vīrs. Saki, čau! Čau! Nu, ko, ja tev ir kādi jautājumi vai ko, tad droši jautājs, var pastāstīt par audumiem, var pastāstīt par to, kā ir maziem uzņēmumam, ko šūt, un tad apkopošu plānus 2024. Atā.